Es kādu laiku jau esmu vēlējusies ar jums padalīties ar dažām man mīļām kontemplācijas metodēm, kuras arī es mēģinu piekopt diezgan regulāri, un kuras man ir palīdzējušas dziļāk iet garīgajā ceļā un tuvāk sadzirdēt to, ko Dievs reizēm saka klusā balsī. Nu, lūk, viens no tiem veidiem, ko es gan bieži lietoju un ieteiktu arī jums, ir Lectio Divina, svētā lasīšana. Mūs visus var iedalīt vairākās grupās, bet viena no tiem varētu būt tie, kas saka, es esmu Bībeli izlasījis no viena vāka līdz otram. Un tas savā veidā tiek saskatīts kā tāds sasniegums vai mērķis izlasīt no viena vāka līdz otram. Un mēģināt Bībeli saprast vairāk, iegūt vairāk faktus un turēt to tādā galvas līmenī. Otrs veids, kā mēs esam piegājuši svētiem rakstiem un to lasīšanai, ir tā, ka mēs atveram kādu raksturvietu un iesākam lasīt, un vai nu apjūkam, vai tā mūs tiešām sāk garlaikot, vai mēs nesaprotam, vai tā liekas tik sveša, nepieņemama, neakceptējama, mūsdienām nesaprotama, un līdz ar to mēs to paliekam nost. Un svētie raksti kļūst par to grāmatu vai to gudrību, kas nav vairs rakstīta man šodienai. Ja mēs skatāmies uz Lectio Divina, Lectio Divinas uzdevums nav kvantitātē izlasīt no vāka līdz vākam, panākt to, lai es tiešām visu esmu izlasījis. Lectio Divina uzdevums ir, lai es ar kaut vai dažām, es tiešām lieku uzsvaru ar dažām rakstu vietām, strādāju un viņas roku arvien dziļāk, vai arī lobu viņas tā kā vienu kārtu pēc otras, kā sīpolu, līdz es nonāku līdz tam pašam kodolam, kas, reizēm var likt raudāt un justies nērti un gribās smukt projām, bet savā veidā Lectio Divina kļūst tik ļoti integrēta un personiska, šī lasīšana kļūst par to, ka tā rakstu vieta rakstīta man personiski. Un svētie raksti līdz ar to kļūst par manu grāmatu, vai arī mana dzīve kļūst par svētajiem rakstiem. Bet katrā gadījumā tas savienojums ir tik ļoti dziļš, un Lectio Divina ir tā, kas liek tev pie tiem vārdiem apstāties, sajust, kas tevi iedzerksteļo, kurš vārds ir tas, kurš tiešām tevi sasilda un aizrauj, vai kurš vārds un kura frāze ir tā, kura tevi pilnīgi sagrauj, vai kur ir tas vārds vai frāze, kas liek tev varbūt dusmās aizcirst visu grāmatu ciet un teikt, es nekad vairāk šo nelasīšu. Lectio Divina ir tā metode, kur es strādāšu ar visām savām sajūtām, kas man tiek parādītas caur konkrētu rakstu vietu. Šī metode, Lectio Divina, ir ļoti sena metode, tā tika pielietota jau jūdaismā, arī agrīnajā kristietībā, kad svētie raksti vēl nav drukāti, kad lasīt prasmes nav, un kad cilvēki vienkārši mācītos svētos rakstus no galvas un tos citētu pie sevis klusi vai skaļi, un tādā veidā paliktu ar vienu vārdu vai ar divu vārdu salikumu vai mazu frāzi, kas viņos runā un uzjundī. Vārdi vai frāzes, kas tevi noglāsta, vai vārdi un frāzes, kas tevi nogāž gar zemi,
un sāp. Līdz ar to tā tiešām kļūst par svēto lasīšanu, kur Dievs ļoti dziļi un ļoti intīmi runā caur vienu konkrētu vietu ar mani šajā brīdī, un es apsolos, ka es no tā brīža prom neskrienu. Mēs noturamies abi divi kopā savā svētajā sarunā. Lectio Divina, pavisam vienkārši izskaidrojot, manuprāt, ir salīdzināma ar apli vai ar pulksteni, kas ir sadalīta 4 daļās. No sākuma tu noteikti visām tām daļām ies cauri ļoti ātri, jo mūsu prāts ir tik nemierīgs un tik uztraukts, mūsu domas vienmēr ir visur. Tu nevarēsi ilgi pabūt tajā konkrētajā vietā, apstāšanās vietā. Jo vairāk tu praktizē, jo ilgāks kļūst tavs pulkstenis, ko tu pavadi savā Lectio Divina. Vārds sakot, 4 daļas, kā pieiet konkrētai vienai vietai rakstos. Pirmā daļa ir lasīšana, lectio. Proti, tu atver rakstus vai tu, piemēram, izlasi tās dienas moto, lozungu, kas tai konkrētai dienai ir paredzēts. Un tu lasi šo tekstu, teikumu 2 vai 3, vairākas reizes, lēnā, garā, lasi vēlreiz skaļi, klusām, bet tu lasi, līdz no tā viena teikuma vai 2 vai 3 teikumi, no tādas mazas sadaļas, tev burtiski izlec ārā 1 vārds vai 2 vārdu salikums vai 3 vārdu frāze. Un kļūst par tavu, kad tu saproti, wow, šī ir gandrīz vai tā kā tauris skaņa, kur Dievs kā trompeti pūš un liek man to sadzirdēt. Gribu vai negribu, patīk vai nepatīk, bet šie vārdi šodien man ir jāsadzird. Ja? Tā ir tā pirmā lasīšanas, no tā visa apļa pirmā daļa ir lasīšanas daļa, lectio daļa. Tā kā mēs lielākoties lasām, tad iedomājies tie melnie burtiņi uz baltās papīra lapas. Melnie burti ir gandrīz vai tā kā spiedoks, kas ir mūsos katrā iespiests. Visas mūsu domas, mūsu aizspriedumi, kultūriskie aspekti, pieredzes, viss, kas ir ar melnu rakstīts, melns uz balta. Savukārt, Lectio Divina pēc savas būtības būs tā, kas tev liks paskatīties starp tiem melniem burtiem, tajās mazajās atstarpītais baltumiņos, kas ir vairāk un dziļāk nekā acs spēj saredzēt un prāts spēj izlasīt, kas ir vairāk. Nu, iesāc, paņem vienu mazu tekstu, un no šī teksta, lasot to vairākas reizes, apstājies pie 1 vai 2 vārdiem vai frāzes, kas ar tevi šajā brīdī runā visskaļāk. Atļauj telpu šiem vārdiem, atļauj būt uzrunāts. Tad iesākās Lectio Divinas 2. daļa, 2. solīts. Un tas 2. solīts saucās meditātio, apcere. Kad es šajā posmā vienkārši ļaujos sajūtām, emocijām, es pamanu tēlus, kādi rodās caur šiem vārdiem, atmiņas, kāds īpašs cilvēks, kaut kas manī uzjundī, kaut kas manī uzplaiksnī. Šajā brīdī es neanalizēju, es netiesāju, es nekritizēju. Es vienkārši sajūtu, kas manī notiek.
Būtībā šī meditātijo daļa, otrā daļa, kļūst par sevis iepazīšanas daļu. Reizēm viens vārds no raksturvietas vai divi vārdi tevi var veicināt sēras vai ciešanas, dusmas, pat sacelšanos vai arī lielu mieru, uzticēšanos. Vai nu tas tevi uzjundīs kaut ko, ko tu gribēji noliegt, no kaut kā izvairīties, vai arī tas tevi tiešām apkams un apmīļos un liks tev justies samīļotam. Šī tā otrā vietas meditātijo daļa, kur es vienkārši sajūtu, izlaižu caur sevi, ko šis viens vārds vai šī frāze man atgādina, ko tā saka, kas manī notiek. Kad tu tam esi izgājis cauri, tu esi gatavs iet trešajā lectio divina posmā, un tas ir oratio, runāt, adresēt, pateikt, izteikt savu sajūsmu, savu pateicību, savu lūgšanu, savu ekstāzi, vai izteikt savu atzinumu, izteikt savu sāpi, izteikt savu aizvainojumu, izteikt to, kas nav pateikts. Šī ir tā trešā vieta, kurā es atļaujos būt ļoti, ļoti godīgs, ļoti patiess. Es nesaku frāzes, ko visi saka, kas ir pieņemts, kas ir akceptējams, ko citi vēlās sagaidīt. Es runāju ar Dievu tā, kā ar labāko draugu, kā pats ar sevi, kā ar kādu, kur nav nekāda nosodījuma, nekādas bailes, kur es tiešām patiesi pasaku, ko šis vārds, ko šī vieta man nozīmē, ko tā līdzi nes. Mums vienmēr ir gribējies lūgties pareizi, izklausīties pareizi, perfekta lūgšana, perfektas frāzes, ne, aizmirsti. Šajā trešajā solī, oratio, runāšanas daļā, vienkārši saki to, kas ir uz tavas sirds, lai sadzirdi. Sadzirdi pats un lai Dievs sadzirdi tevi. Un tad, kad tu esi izrunājies, tad tu esi gatavs iet lectio divina 4. posmā, kas ir kontemplācija. Vienkārši būšana, pārdomas, norimšana sevī. Pēc savas būtības lectio divina svētā lasīšana ir apmēram tāda, kad es satieku otru cilvēku. Ja? Viņš man kaut ko pasaka. Lectio. Pasaka. Otrā frāze ir meditātio, ko tas, ko viņš man pateica, kā es to tikko uzņēmu, kā tas manī novibrēja, kā tas manī rezonēja, ko tas manī saviļņoja. Trešā daļa ir, ka es godīgi spēju par to runāt. Es nenoklusēju, es to nenoslēpju, es atzīstu. Mēs par šo izrunājamies. Un tad ienāk 4. daļa kontemplācija, šis miers, kur es vienkārši esmu. Es esmu ar to, kas ir piedzīvots, kas ir dzirdēts, kas ir pateikts, es sēžu ar to. 4. daļa. Klusumā, mierā, ļaujos, lai tas manī viss absorbējās, lai es no šīs sarunas, šīs lectio divina, šīs svētās lasīšanas, kas tikko notika, nu kaut mazu kripatiņu būtu saņēmusi un ieguvusi. Un tad pēc šī nostaigātā apļa, lectio divina apļa, tu vari pateikties par šo skaisto pieredzi, par to, ka tu esi atklājis par sevi kādu mazu slānīti, un
kādu mazu daļu no sevis un arī no Dieva, ko es iepazīstu vispār par mūsu attiecībām. Kas vēl ir unikāls par Lectio Divina? Mēs varētu paņemt vienu un to pašu rakstu vietu, un katram no mums varētu tajā brīdī būt pilnīgi cits vārds vai cita frāze, kas izlaiks un viņu mūs uzrunās katru. Vēl, es šodien varu izlasīt šo frāzi, un man uzrunās viens vārds, un rītdien man varētu uzrunāt jau pavisam cits vārds. Tā kā līdz ar to mēs augam, un, kā es teicu, šis nav par svēto rakstu kvantitāti, bet par kvalitāti, ka es viņus izdzīvoju un sevī gandrīz vai sagramoju un uzņemu kā barību. Tā ir svētā lasīšana Lectio Divina, šis veids, kā strādāt ar svētiem rakstiem. Un savā veidā to pat varētu salīdzināt tā, ka es sevi šajā brīdī atveru gandrīz tā kā Bībele, kā grāmata, es sevi atveru, un es vienkārši ļaujos. Es ļaujos, lai šis teksts mani kaut kur aizved. Es ļaujos kādam nelielam ceļojumam, lai Dievs mani uzrunā. Kā izvēlēties rakstu vietas? Vienmēr iesaka, tu vari sākt ar psalmiem, jebkuru psalmu, sāc lasīt psalmus, dziesmas, un tos lasot viens teikums no visas psalma, noteikti būs tavējais. Un apstājies pie tā. Apstājies pie tā viena teikuma, lasi to vēlreiz un vēlreiz, un no tā viena teikuma, kurš ir tas viens vārds vai divi vārdi, kuri tiešām runā visskaļāk. Vēlāk, protams, ir dažādas citas veidi, kā nonākt pie savām rakstu vietām, bet es tevi iedrošinu šodien iesākt ar psalmiem, ja tu uzdrošinies vienkārši pamēģināt atvērt psalmu grāmatu, un vienalga, kurš tas psalms, kas tev šodien atvērās, izlasi to, lasi vēl un vēl un vēl, līdz no tā kaut kas sāk izlobīties, un tu spēj ar 1-2 vārdiem pasēdēt kopā, meditēt, kādas emocijas, sajūtas tas izraisa, izrunāt, pateikt, un tad klusumā pabūt. Nu, pamēģini 5 minūtes šiem dievišķajiem pulkstenim sevī izstaigāt šo svēto ceļu, un es ceru, ka tas tev palīdz, un ka tas tev iedrošina, un ka tev ir tā sajūta, ka svētie raksti, nu kaut vai viens psalms, īstenībā ir rakstīts tev, nevienam citam, bet tieši tev. Un kā nekā, šodien ir tā diena, kad tu sevi tajā vietā atrodi un satiecies ar to tekstu. Lai tā notiek.